Sveiki! Šodien parunāsim par vienu ļoti atpazīstamu ēku Rīgā – Matīs iela 21. Tā iespaidīgā sarkano ķieģeļa ēka ar torņīti, ģerboņiem un, protams, to slaveno vīndaru skulptūru augšā, kas paceļ kausu. Jā, daudz to noteikti redzējuši, kaut vai braucot garām ar 11. tramvaju. Tāds, ļoti pamanāms nams. Tieši tā. Bet kas ir tas pārsteidzošākais aiz tās greznās fasādes, kas ir tādā neogotikas stilā, kas atdarina viduslaiku gotiku, patiesībā slēpjas, vienkārši noliktava? Tieši tā. Tas varbūt šķiet nedaudz dīvaini mūsdienās, bet tajā laikā tas nebija nekas neparasts. Un šodien mēs mēģināsim atšķetināt šo stāstu. Kas tad īsti tur darbojas? Kas ir aiz tās fasādes? Izmantosim pieejamos materiālus, lai saprastu to vēsturi, kas tajā iemūžināta. Labi. Tas stāsts sākās diezgan sen, 1861. gadā, tad divi kungi, Luis Lundmanis un Vilhelms Felts, nodibināja vīna tirdzniecības firmu Felts un Lundmani, un starp citu viņu iniciāli F un L joprojām ir redzami fasādē. Ak tā? Tur jau sākās tie pavadieni, bet sākumā viņa nebija Matīs ielā. Nē. Sākumā viņa darbojās Tirgoņu ielā, vairāk orientējoties uz, turīgāko publiku aristokrātiju, bet, acīm redzot, biznesa gāja labi. Jā, vajadzēja paplašināties. Tieši tā. Un tad viņi pārķēlās uz Vaļņu un Kaļķielas stūri. Tur jau viņi mērķēja plašāk arī uz priekšpilsēta iedzīvotājiem, iebraucējiem no laukiem. Ir pat saglabājušās reklāmas, kurās ļoti detalizēti skaidrota atrašanās vieta, lai zemnieki varētu atrast. Tas ir interesanti. Un tas pirmais ģerbonis, arī tas ir redzams? Jā. Tas pirmais laikam nav tieši uz ēkas, bet ir zināms, kāds tas bija. Dalīts vairogs augšā vārpas, tas tā kā simbolizē izeivielas, loģiski. Un apakšā sakrustoti zobeni. Ir versija, ka tie zobeni varētu būt saistīti ar Meisenes pilsētu Vācijā. Meisen, kas tur sakars ar vīnu? Meisen arī ir sens vīnkopības reģions Vācijā, tā kā varētu būt tāda asociācija. Skaidrs. Bet firma nepiedarēja tikai dibinātājiem visu laiku, vai ne? Bija īpašnieku maiņas? Jā, un tas ir vēl viens interesants aspekts. 1879. gadā firmu pārņēma divi bijušie darbinieki Aleksandrs Stugins un Kristiāns Vilhelms Kohs. Un viņu iniciāli T un K arī ir fasādē. Atkal iniciāli. Un atkal darbinieki pārņem. Tas ir diezgan zīmīgi, liecina par tādu kā iekšējo karjeras izaugsmu un ambīcijām. Tieši tā. Un nosaukums mainījās uz Louis Lundman & Co. Un parādījās arī jauna preču zīme – Līra. Līra? Vīna firmai. Tas gan ir nedaudz negaidīgi. Varētu domāt, jā. Bet izrādās, ka Tugins bija liels mākslas un mūzikas cienītājs, darbojās dažādās biedrībās, tāpēc visticamāk tā Līra bija viņa ideja. Tāds kā elegances un kultūras piesitiens. Forši. Un tad vēl viena maiņa. Jā, stāsts atkārtojās. 1900. gadā atkal bijušie darbinieki Alfreds Dreus un Džeims Maršuts pārņem firmu. Un viņu iniciāļi M un D arī ir turpat fasādē. Tātad visi trīs īpašnieku pāri ir atstājuši savas zīmes. Un tieši šie pēdējie, Dreus un Maršuts, tad uzcēla šo ēku Matīs ielā. Tieši tā. Uzņēmums bija pamatīgi izaudzis, importēja vīnus no praktiski visas Eiropas – Vācijas, Ungārijas, Francijas, Portugāles, Spānijas, arī no Krievijas impērijas, Krīma, Grūzija, vajadzēja jaunas lielas noliktavas arī kantora telpas. Un tad tapa šis nams. Jā, 1904. gadā projekta autors bija jauns, bet jau talantīgs arhitekts Augusts Vite. Viņam tas bija viens no pirmajiem lielajiem pasūtījumiem, un tā arhitektūras sarkanie ķieģeļi, neogotikas elementi, tas bija ļoti raksturīgi tā laika industriālajā arhitektūrā Rīgā. Tātad ne tikai dzīvojamos namus būvēja greznus. Nē, arī fabrikas noliktavas centās veidot reprezentatīvas. Tas bija daļa no uzņēmuma tēla. Salīdzinājumam var minēt Kuncendorfa alus darītavu vai aldari, Wolfšmita rauga fabriku, tur visur ir līdzīgi motīvi. Un tā fasāde kļuva par tādu kā, akmenī iecirstu hroniku. Visi iniciāļi, firmas zīme ar līru un, protams, tā vīndara skulptūra. Jā, un tās autors ir Augusts Folts. Tas bija ļoti slavens un, jāsaka, arī dārgs tēlnieks Rīgā. Tas vien jau parāda firmas statusu un rocību. Bet es dzirdēju vēl par vienu, pavisam neticamu detaļu, vai tiešām
Fasādē ir izmantoti pudeļu dibeni? Jā, tā ir tīrā patiesība. Tās figūra veida frīzes, dekoratīvās joslas fasādē ir veidots no īstu vīna pudeļu dibeniem. Ja pie tuvu klāt, var redzēt tus iedobumus punktus. Tas ir vienkārši apbrīnojumi. Nē, nu tas ir kaut kas. Un iekšā tad bija kas noliktavs un birojs. Jā, sākotnēji bija kantoris, pāris veikaliņu un, protams, liels pagrabs vīna uzglabāšanai mucās. Viņi paši vīnu neražoja, bet gan importēja mucās, tad šeit uz vietas pildīja pudelēs un tirgoja. Tad pudeļošana notika šeit, un varēja nopirkt arī ļejamu. Jā, varēja, un tas bija krietni lētāk. Ir saglabājušies dati, piemēram, Kagora vīns pudelē maksāja 65 kapeikas, bet Spainis tā paša vīna bez stars tikai 7,5 kapeikas. 7,5 kapeikas par Spaini? Neticami. Un vēl interesanti, ka viņi pieņēma atpakaļ tukšās firmas pudeles par diezgan lielu naudu, ja nemaldos. Jā, pa 45 kapeikām gabalā. Tas nozīmē, ka pati stikla pudele ar firmas zīmi bija ļoti vērtīga. Tas arī liecina par zīmola spēku. Viņi arī apkalpoja restorānus, sponsorēja pasākumus. Bet tad nāca Pirmā pasaules karš. Jā, un tas pielika punktu uzņēmuma ziedu laikiem. Kara darbības dēļ, kā daudz uzņēmumi Rīgā, arī Louis Lundborn & Co. nācās likvidēt. Un pēc tam? Kas notika ar ēku? Pēc kara tur ievācās dažādas mazākas darbnīcas, veikaliņi. Mēģināja gan atjaunot Alfreds Drēs 1929. gadā, mēģināja atdzīvināt firmu, bet nesekmīgi. Laiki bija mainījušies, tirgus bija cīts, bet ēka palika viņa pēcteču īpašumā. Un padomu laikā? Pēc Otrā pasaules kara tur ilgstoši bija farmaceitiskā noliktava, bet, kas interesanti, arī mūsdienās ēka joprojām kalpo savam sākotnējam mērķim – tirdzniecībai un uzglabāšanai, un fasāde nesen ir skaisti atjaunota. Jā, Vīnbrans arī bija pazudis uz restaurāciju, bet tagad ir atpakaļ savā vietā. Tieši tā, un vēl viena nianse, pati ēka ir vietējais nozīmes arhitektūras piemineklis, bet Folca veidotā Vīndara skulptūra ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Tātad, rezumējot, šī ēka Matīs ielā ir daudz vairāk nekā tikai skaista fasāda. Tā ir kā atvērta grāmata, kas stāst par viena Rīgas uzņēmuma vēsturi, tā īpašniekiem, viņu veiksmēm un arī likteļa pavērsieniem. Viss ir ierakstīts tajās detaļās, monogrammās, ģerbonī, pat tajos pudeļu dibenos. Jā, un tas kontrasts starp to, cik grezni ir āriena un to, ka iekšā ir noliktava, tas nav kaut kāds pārpratums. Tā bija laikmeta iezīme. Uzskatīja, ka arī saimnieciskām ēkām ir jābūt, reprezentatīvām, gandrīz vai mākslinieciskām. Tas cēla uzņēmuma prestižu. Un te rodas tāda viela pārdomām. Šī fasāde parāda, ar cik lielu cieņu toreizēji uzņēmēji attiecās pret savu darbu, savu vēsturi, saviem priekštečiem, iemūžinot to visu tik paliekošā veidā. Cik bieži mēs šodien redzam jaunus komercēkas, kas tik detalizēti stāstītu par savu izcelsmi vai radītājiem, un ko tas iespējams liecina par mūsu šodienas attieksmi pret uzņēmējdarbības mantojumu un vēsturi kopumā.